Šodien pagatavosim kopā tādu biezpiena plātsmaizi, kas ir bagātīga ar olbaltumvielām, veselīga un garšīga. Mums būs nepieciešams izkausēts sviests, te ir 200 grami. Es paņemšu kaut kur pusīti. Tu man gribi palīdzēt? Nē. Viena no svarīgākajām sastāvdaļām ir selgas cepumi. Es izmantošu vienu veselu iepakojumu. Tas ir reklāma. Kas jūs esat? Ejiet prom no šejienes! Ko tu dari? Palīdzēt? Jā. Nevaru. Un otru iepakojumu es parasti neizmantoju visu, tāpēc, ka viņš parasti ir apēsts. Tu man traucē. Tāpēc es paņemšu kaut kur mazāk par pusi. Tiešām? Lūdzu, tas ir tev. Un tagad mums vajadzēs iznīcināt šos cepumiņus. Sataisīt viņus drumstaliņās mazās. Sasmalcināsim cepumiņus. Tev paveicās, ka man šodien ir labs noskaņojums. Tagad cepumiņš izskatās šādi. Nav ideāli, bet mums arī nevajag ideāli. Ņemam mūsu sviestiņu un lejam virsū. Tagad es mēģināšu vienmērīgi kaut kā samaisīt sviestu ar cepumu kopā. Un mana super presēšanas tehnoloģija, šis vienkārši vāciņš no kaut kāda trauka. Spiežam klāt visu. Kad viss ir smuki sapresēts, liekam cepumus cepeškrāsnī 180 grādi uz 10 minūtēm. Gatavosim to augšējo daļiņu, kas būs virs cepuma ar biezpienu. Būs nepieciešami 3 iepakojumi ar biezpienu. Parasti es pievienoju 2 ēdamkarotes cukura. Tā kā cepums ir salds, tad var likt arī mazāk cukura. 3 olas. Es sākumā pievienošu 3 karotes miltu, bet skatīsimies, kā izskatīsies masa. Un tagad visu kārtīgi samaisīsim. Miltu bija pietiekami daudz. Visu šo masu samaisīto liekam virsū. Likšu šo cepties uz pusstundu, bet pēc kādām 25 minūtēm vajadzētu pārbaudīt, kā viss izskatās. Plātsmaize jau ir atdzisusi, un to var dekorēt ar dažādām ogām, zemenēm, melonēm, kā jūs vēlaties, vai